lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis evaņģēlists Lūka 24. nodaļā. Gods tev, Kungs! Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, viņas nāca pie kapa. Nesdavas smaržīgas zāles, ko bija sagatavojušas, bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās 2 vīri, spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu noliec galvas, bet viņi tām sacīja: ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēku dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un 3. dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriežušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija, Jēkaba māte, un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēters, piecēlies, aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu līnu autu. Un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Kungs, mēs tevi slavējam par tavu augšām celšanos, par tavu evaņģēliju vēsti, ko mēs tikko dzirdējām, un mēs lūdzam, nāci Dievs svētais gars, palīdz mums tavā evaņģēlija vēstī būt stiprinājumu ticībai, lai no tavas labās vēstis veidojas mūsu ticība tev, un labajā ticībā mēs, Kungs, tev varam sekot un būt, Kungs, tavi mācekļi katru dienu. To lūdzamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļā draugi, šajā priecīgajā augšām celšanās dienas rītā mēs varētu vispirms noklausīties 4. gadsimtā pēc Kristus sarakstītu Jāņa Hrizostoma, kas ir Konstantinopoles patriarhs un viens no baznīcas tēviem, viens no tādiem pašiem spēcīgākiem cilvēkiem, kas kristīgās baznīcas vēsturē ir bijuši ar apbrīnojamu spēju sprediķot, pasludināt labo vēsti. Un tātad Jānis Hrizostoms raksta: ja kāds ir likumīgs un mīl Dievu, lai bauda šīs gaišās svinības, ja kāds ir prātīgs vergs, lai piepilda sevi ar sava Kunga prieku, ja kāds ir noguris gavējot, lai saņem tagad balvu, ja kāds strādājis no pirmās stundas, lai saņem viņam pienākošo atalgojumu, ja kāds ieradies pēc 6. stundas, lai nešaubās, lai nāk šurp bez jebkādām bažām, ja kāds ieradies tikai 11. stundā, lai nebīstas, ka ir aizkavējies, jo devīgais valdnieks arī pēdējo pieņem tāpat kā pirmo. 11. stundā nākušajam dod atpūtu gluži tāpat, kā no pirmās stundas strādājušajam. Pēdējo žēlo un par pirmo rūpējas, pirmajam maksā un pēdējam dāvina. Tāpēc visi ejiet mūsu Dieva priekšā, gan pirmie, gan otrie, un saņemiet atlīdzību.
bagātie un nabagie, gavilējiet savā starpā, atturīgie un nevīžīgie, godājiet šo dienu, tie, kas gavējuši un tie, kas nav gavējuši, priecājieties šodien, cienasts ir sagatavots, mielojieties visi, jērs ir liels, un lai neviens neaiziet izsalcis, visi izmantojiet labvēlības bagātību, neviens lai nerauda aiz nabadzības, jo visiem ir nākusi valstība. Neviens lai neraud par savu apgrēcību, jo piedošana ir atspīdējusi no Kristus kapa. Neviens lai nebīstas nāves, jo no tās mūs ir atbrīvojusi glābēja nāve. Viņš ir nokāpis ellē un sagūstījis elli. To jau Jesaja paredzēja, kad sauca elle noskumsti. Paņēma miesu, bet atrada Dievu. Paņēma zemi, bet satika debesis. Paņēma to, ko redzēja, bet uzdūrās tam, ko neredzēja. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Kristus ir augšām cēlies, un tu esi gāsta. Kristus ir augšām cēlies, un dēmoni ir krituši. Kristus ir augšām cēlies, un eņģeļi priecājas. Kristus ir augšām cēlies, un kapā nav neviena mirušā. Kristus no mirušiem augšām cēlies, ir kļuvis mirušo pirmdzimtais. Viņam slava un valstība mūžīgi mūžos. Āmen. Tas patiešām ir ļoti iedvesmojošs uzsaukums un ļoti iedvesmojošs īsts prediķis no Jāņa Krizostoma. Un patiešām Kristus augšām celšanās ir lieldienu evaņģēlija vēsts. Tā ir pats centrs, viņš ir augšām cēlies. Tas, kas ir neiespējams nevienam cilvēkam, Kristum tas ir iespējams. Un varētu tā vienkārši teikt, tās ir tās labās ziņas no Dieva. Katrās lieldienās tās ir labās ziņas, ko mācītājs saka uzreiz ienākot, vai tā, kad mēs šodien sākām dievkalpojumu, Kristus ir augšām cēlies. Tās ir labās ziņas priekš mums. Un tā ir Dieva uzvara pār grēku, pār visu ļauno. Labais Dievs ir uzvarējis to, kas nemitīgi visu sabojā, samaitā. Labais ir uzvarējis ļauno. Mēs mūsu ikdienā, mūsu dzīvē bieži redzam pilnīgi savādāk. Mēs redzam, ka bieži vien tas ļaunais ņem virsroku. Citreiz sanāk, ka tā tums ir vairāk kā gaisma, bet lieldienās mēs svinam labā uzvaru pār ļauno. Un tā tas paliks vienmēr. Dievam paliek pēdējais vārds. Dievs ir tas, kurš vienmēr triumfēs pār ļauno. Tāpēc, ka ļaunais Dieva priekšā nevar pastāvēt. Pat ja pilnīgā tumsā tu iededzini kaut vai vienu sveci, tā vairs nav tumsa. Un Kristus nav tikai viena svece, viņš ir austoša saule. Un tas patiešām ir dzīvības uzvara pār nāvi. Radītājs caur Kristus augšām celšanos ir pagriezis cilvēces ceļu pretī nemirstībai. Mēs varam teikt, lielais smilšu pulkstenis vairs neiet nāves virzienā, viņš tagad iet dzīvības virzienā. Visi, kas ir Kristū, var iet šo dzīvības ceļu. Cilvēki var tagad, šis laiks ir patiešām brīnišķīgs izdevību laiks. Cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja iet uz debesīm. Ja tu gribi, tu vari iet uz elli. Ja tu gribi, tu vari iet uz debesīm. Caur Kristu tavs ceļš ir atvērts uz debesīm. Tas, kas pirms Kristus bija neiespējams variants, tagad ar Kristu ir atvērts durvis. Viņš ir tās durvis. Tāpēc viņš arī saka Jāņa evaņģēlijā: es esmu durvis. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Es tas esmu. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Un lieldienās šie Jēzus vārdi patiešām brīnišķīgā un tādā starojošā veidā, uzvarošā veidā
patiešām piepildās. Un tas ir arī tāds mierinājums satrauktām sirdīm, tā ir miera vēsts. Kristus ir atnesis mieru visiem, kas viņam tic. Savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neiztrūkstas un neizbīstas. Gribētos patiešām apgalvot, ka mūsu pasaulē tik ļoti ir vajadzīga šī lieldienu vēsts un šīs vēsts piemītošais mierinājums, šī mierinājuma vēsts. Visi, kas ir ar satrauktām sirdīm, pie Kristus var atrast šo mierinājumu, kas dziedē, kas palīdz mums tikt pāri tam, ko mēs redzam šajā pasaulē. Un cik labi, ka mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir mūsu un visas pasaules glābējs. Cik labi, ka viņš ir atdevis pats sevi par glābšanu visiem, kas tic uz Kristu. Cik labi, ka viņš ir augšām cēlies par mums visiem. Mūsu pasaulē ir tik daudz bēdu un tik daudz pāridarījumu, tik daudz netaisnības. Kāri un asins izliešanas notiek tāpēc, ka viena daļa no cilvēkiem domā tikai par sevi, ir kļuvuši cietsirdīgi un jāsaka, ir cilvēki, kas ir ļoti ieļaunojušies. Bet tieši tādēļ pasaulē ir nācis glābējs, kungs Jēzus Kristus. Viņš ir atbildi tam, viņš ir iespēja tikt laukā no ieļaunošanās, savu sirdi no cietas padarīt atkal par dzīvu sirdi. Tā arī Bībelē Dievs raksta, es jums došu dzīvu sirdi. Es jau no jūsu krūtīm izņemšu akmens sirdi un jūsu krūtīs ielikšu miesas sirdi. Un šī atgriešanās un kļūšana atkal par normālu cilvēku, kādu Dievs ir gribējis, ir iespējama caur Kristu. Caur viņu ir šī metanoija, kas ir būtiska atjaunotne, atzimšana, pārmainīšanās. Tā ir iespējama tieši caur viņa augšām celšanos. Tu izej un atkal ieej. Kā mūsdien tādā datoru valodā tas ir iespējams restartēties, pilnīgi pa jaunam, ielādēt jaunu programmatūru, viss pilnīgi pa jaunam. Tieši caur Kristu. Savādāk tu nevari. Savādāk tā būs tikai izlikšanās, tā būs tikai psiholoģiski mēģinājumi. Bet caur Kristu tu vari būt jauns cilvēks. Tu caur Kristu vari darīt daudz labu šajā pasaulē. Ja tu esi noskums par sevi, nāc pie Kristus. Un tas ir šis lieldienu mierinājums. Un tāpēc viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un šeit mēs varam ieraudzīt šos divus aspektus. Viens ir, ka mēs skatāmies uz Jēzus augšām celšanos, kad mēs esam veltījuši laiku un uzmanību, lai līdzi dzīvotu Jēzu, un mēs lieldienās redzam, viņš augšām ceļās, viņš iziet cauri šai tumsas un nāves un posta un apmelojumu un apvaļ netaisnības un vārdarbības ielejai, un viņš paņem to visu pie sevis. Un jāsaka, visi cilvēki, kas piedzīvo kaut ko līdzīgu, var viņam iet līdzi un piedzīvot šo līdz ar viņu augšām celšanos. Un tas ir šis otrais aspekts. Aspekts, kad Jēzus augšām celšanā es varu piedzīvot savu augšām celšanos. Jo katrs cilvēks, kas patiešām ir piedzīvojis Dievu un piedzīvojis Kristu, kas ir, kā mums katoļu brāļi saka, ieticējis Kristumu. Ja mēs tam patiešām ticam, mēs esam piedzīvojuši mazu augšām celšanos, to, kad arī mana dzīve ir no jauna kļūsi. Es esmu sācis atkal visu no jauna Kristu. Viņš man to iedod, tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies. Lieldienu prieks, tas ir prieks par dzīvību, par labo, par mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi. Un patiešām tas turaidas rozes ierakstītais akmenī, turaidā, vai ne? Mīlestība ir stiprāka par nāvi. Tur tas varbūt neizpildās tā, bet tieši lieldienās tas izpildās. Mīlestība Kristu, Kristus mīlestība, Dieva mīlestība.
patiesi ir stiprāka par nāvi. Viņa sniedzas pāri nāvei. Un tā tie, kas ir Kristū, tie pat arī, kas ir aizgājuši mūžībā, mūsu saite ar viņiem ir caur šo Kristus mīlestību. Mēs jūtam savus brāļus, mēs esam kopā ar viņiem, saviem brāļiem, savām māsām, caur šo Kristus mīlestību. Caur šo Kristus mīlestību ir šī nemīlestības vai laika transcendents stils, kas sniedzas pāri nāves robežām. Kristus mīlestība ir stiprāka par nāvi. Viņš augšām ceļās un vēlas, lai arī mēs viņam sekojam. Un tāpēc augšām celšanās nozīmē turpinājumu un jaunu dzīvi. Mēs dzīvojam kā Kristus ļaudis. Un tāpēc arī eņģeļi, kad viņi vienmēr saka visos 4 evaņģēlijos, kur tur ir šī augšām celšanās vēsts, viņi saka, nevis, tagad ejiet mājās un viss būs labi, neko nedariet, viņš saka, ejiet uz tur Galileju vai kur un stāstiet par mani, maniem brāļiem, stāstiet apustuļiem. Un pēc tam viņš apustuļiem saka, ejiet pa visu pasauli un stāstiet to visiem, lieciniet par manu augšām celšanos, lai visa pasaule piedzīvo šo augšām celšanās prieku. Jo augšām celšanās prieks, lieldienu prieks, ir tāds, kas ir prieks kustībā, prieks, kurā mēs dalāmies. Līdzīgi kā mēs nakts dievkalpojumā tā simboliski no lieldienas sveces aizdedzinājām savas mazās svecītes, tā arī mēs no Kristus augšām celšanās, kā lielās lieldienas sveces, aizdedzam savu dzīvi, savu cerību, savu attieksmi, savu iekšējo pasauli, sirds pārmaiņu, kā mēs maināmies un mēs no mums arī, no mūsu liecības, no mūsu gaismas, no mūsu mīlestības arī iedegās citi cilvēki. Jo tas ir apliecinājums, tas ir tā pārliecība un mūsdienās, kur nu vēl vairāk mums ir svarīga šī dzīvā liecība. Tāpēc mēs esam tik daudz lietojami sociālos tīklus, proti mēs gribam redzēt, kā citi cilvēki izdzīvo to. Un tāpēc tik svarīgi ir tas, ka tu izdzīvo pa īstam Kristu, ka tu piedzīvo viņu, ka tu pieskaries viņam, ka tu to esi piedzīvojis, ka viņš ir ne tikai stāsts 2000 gadus atpakaļ, bet stāsts tavā dzīvē, tavas dzīves pārmaiņas, tavas dzīves savādāks ceļš. Tas, kas notiek ar tevi, ir svarīgs taviem draugiem, taviem mīļajiem cilvēkiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs to nesam tālāk. Mēs par to liecinam, tur, kur mēs esam. Un tāpēc arī eņģeļi saka, ejiet uz Galileju. Kāpēc uz Galileju? Tāpēc visi tie mācekļi no Galilejas bija nākuši. Ejiet atpakaļ dzimtajā pusē, tur, kur jūs esat nākuši, un no turienes sāciet šo liecību par Kristu. Lieldienu vēsts ir nevis tāds briljants, ko mēs tagad tā paņemam un paslēpjam savā seifā, bet tas ir briljants, ko mēs dodam tālāk. Tā ir gaisma, kas nevar palikt tikai tavās mājās. Kā arī Jēzus saka, kas iededz lukturī gaismas sveci, viņu neliek zem būra, bet viņu liek visā telpā. Un tā ir šī Kristus gaisma, kas pasaulē dod dzīvību, dod cerību. Jo pateicoties cilvēkiem, kas spēj mīlēt, spēj piedot, spēj būt patiešām labi cilvēki, šī pasaule var būt labāka. Pateicoties labiem cilvēkiem, mūsu pasaulē ir cerība, mūsu civilizācijai ir cerība, mūsu tautai ir cerība, mūsu kultūrai ir cerība. Ja ir labi cilvēki, tad ir cerība uz nākotni. Un tas viss mums nāk no Kristus. Mēs esam kristīga zeme, kristīga tauta, kristīga civilizācija. Ir ļoti svarīgi uz Kristu to visu celt un būvēt un neaizmirst šos mūsu pamatus, mūsu būtību, mūsu dvēseli, mūsu sirdi. Un no tās mēs arī dzīvosim. Lai jums visiem daudz skaidra prieka un gaismas no mūsu Kunga Jēzus Kristus šajā lieldienu rītā. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi ir augšām cēlies. Un nākamais mēs apliecināsim savu ticību
Bet šajā dienā īpaši ar Nīkais ticības apliecību. Un Nīkais ticības apliecība ir dziesmu grāmatas beigās, kad mēs atveram vāku. Tur ir rakstīts Nīkais ticības apliecība. Un tā kā ir tāda liela svētki, tad ir labi apliecināt ar šo seno mūsu baznīcas ticības apliecību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms mūžīgiem laikiem, no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks. Par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, 3. dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu, Kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams, godājams, kas runājis caur praviešiem un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk.